Vēlreiz es rakstīju tam pašam laikrakstam. Ja cilvēks sāks kontrolēt, ietekmēt vai piesavināties sev šo Dieva darbu, savam paša vai savas organizācijas godam, mēs atklāsim, ka gars atteiksies darboties. Godība izzudīs, lai šis ir darbs, kur Dievam tiek dota viņa īstā vieta, un mēs redzēsim tādus varenus rezultātus, par kādiem cilvēki pat nav sapņojuši. Bet tā būs šarmuļus radoša lieta. Ja Dievs būs spiests aizdzīt prom no mums savu svētīto garu, vai atturēs to no darbošanās tikai tāpēc, ka mēs to cenšamies iedzīt stūrī, visai mūsu darbībai ir jābūt ar mērķi nogādāt Dievu pie cilvēkiem, lai pakļaujamies šai vienai lietai, šai vienai vienīgajai lietai. Mūsu pieredze rāda, ka kādi no svētību nolaupītājiem ir bijis parteģiskuma gars, individuālisms, sektantiskās atšķirības, priekšapsvērumi un tā tālāk, kas visi ir miesīgi, tendenciozi un pilnīgi destruktīvi mīlestības likumam, destruktīvi vienai miesai, Kristū, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. 1. Korintiešiem 12:13. Pašapmierinātība vienmēr izsauks sakāvi. O, brāļi, izbeidziet klaiņot apkārt un apkārt pa savu veco ieradumu taku, kur zāle ir izbeigusi augt. Izejiet zāļainajās ganībās pie dzīvajiem ūdeņiem. Izdevumam Ticības ceļš es uzrakstīju sekojošas rindas. Mēs griežamies atpakaļ no drūmajiem draudzes atkrišanas un lejupslīdes viduslaikiem. Mēs tagad esam nonākuši visstraujākajos vēstures mirkļos. Gars, tas ir svētais gars, nogrūž malā visus mūsu plānus, visas mūsu schēmas, mūsu centienus un mūsu teorijas un pats visu pārrada par jaunu. Daudziem, kas ir labi iekārtojuši savas ligzdas, nākas smagi cīnīties. Tie nevar īstenot to upuri, kas šai kalpošanai ir vajadzīgs, lai īstenotu šos jaunā laika uzstādītos nosacījumus. Dārgais patiesības tīrradnis, baznīcas atbrīvošana no cilvēku virskundzības jūga ir iesākumā pastāvējusi savā primitīvajā formā kā neapstrādāta rūda. Kā kalna dzīlēs to ir apņēmuši visa veida sārņi un slogojuma elementi. Ekstravaganti, ļauni raksturi ir centušies sevi identificēt ar šķīsto Dieva darbu. Lielā patiesība cīnās izlausties no zemišķajiem traukiem, kas ir senā un iedzimtā ļaunuma kapenes, un kas tik spilgti izpaužas baznīcas vēstures gaitā. Bet tā tiks ārā no šiem māla traukiem pavisam drīz, lai satricinātu pasauli. Visbeidzot, Kristu pasludinās par visas draudzes galvu, un svētais gars būs dzīvība. Locekļi kļūs par vienu miesu. 1. Korintiešiem 12:13. Vēlreiz kādi izvilkumi no raksta izdevumā Ticības ceļš 1907. gada sākumā. Mēs šo kritisko stundu aplūkošanā ievērojam jaunas lietu kārtības rašanos, kas rodas no haosa un pagājušo kļūdu apgabala. Atmosfēra pildās ar inspirējošām ideāla gaidām, bet neticība traucē mūsu progresu. Mūsu priekšlaicīgi dzimušās idejas iznieko mūsu spēkus un liek mums zaudēt radušos iespēju priekšā. Tas mūs nogādā uz zaudējumu ceļa un veicina sagrāvi, bet neatkarīgi no tā pasaule šodien mostas, izbrīnā pārsteigta par savu nespēka un nāves vainas apziņu. No visām pusēm nāk vēstules, no visas pasaules malām cilvēki jautā, ko tas nozīmē, līdzīgi kā apustuļu darbu 2. nodaļā 12. pantā. Mēs atrodamies uz cilvēces pulsa, uz šodienas draudzes dzīvības artērijas, un šie izsalkušie, pie baznīcas durvīm gaidošie bērni sauc pēc maizes.
augstas intelektuālas spekulācijas tiem neko nav palīdzējušas, tikai likušas novērsties. Svētā gara lidojuma augstumi nevar tikt aizsniegti tikai caur intelektu. Brīnumainā tuvums atkal mūs pārsteidz tā fakta ziņā, ka Dievs joprojām ir dzīvs un darbojas mūsu vidū. Vecās tīrradņu lejamās formas tiek satriektas un nomestas zemē. To saplīšana ir skaidri dzirdama. Parādās jaunas formas, jauna kārtība un dzīvība. Faktiski notiek viena varena cīņa. Sātans atbrīvo elles armādas, lai slāpētu atjaunotni, bet mēs uzvarēsim. Pēc tam, kad dārgā rūda ir izrakta, tai jātiek pārkausētai. Cēlmetālam ir jātiek izņemtam ārā no tā zemiskā ietērpa. Atsauce uz raksturvietu Jeremijas 15. nodaļa 19. pants. Neapgraizītie pionieri jau ir attīrījuši ceļu mums pa priekšu, bet tam sekos daudz šķīstāka satura darbs. Šim darbam būs nepieciešami heroiski un pozitīvi gari. Tas ir personības, laikam, domāts. Cilvēki ir runājuši cauri laikmetiem, bet Dieva gara balss mūs aicina šodien, kopš pirmatnējā draudze pazaudēja savu spēku un vietu ar Dievu, mēs visu laiku esam cīnījušies ar atpalicību. Tiecoties augšup pa ismu ceļu, cauri teorijām, ticības apliecībām, doktrīnām, šizmiem, kustībām, svētībām, piedzīvojumiem un pieredzēm, augstskolām un doktorantūrām, mēs beidzot esam nonākuši līdz šodienai. Upe nevar pacelties augstāk par tās izteku. Mums vairāk nav vajadzīga teoloģija vai teorija. Lai vēlns mācās savās skolās, nonāksim līdz Dievam paši. Daudzi ir sasaistīti savu šodienas piedzīvojumu gūstā. Faktiski viņi baidās meklēt Dievu, jo tos var sagūstīt vēlns. Tā viņi uzskata. Prom ar tādām muļķīgām važām, sekojiet savai sirdī. Šeit laikam ir domāts, sekojiet tam, ko Svētais Gars runā jūsu sirdīs. Ticiet savas pašas sirds izsalkumam un dodieties uz priekšu tuvāk Dievam. Mēs esam daļa no pamata. Mums ir vajadzīga Dieva uguns. Metodes, teorijas un reliģiskie likumi un kārtība jau tikpat kā ir sagrāvusi mūsu garīgās dzīves, un tas nedarbojas. Mēs visi taču to labi zinām. Labāk apbēdināt cilvēkus, nevis Dievu. Pirms Azusa izliešanās mums viss bija salikts pa plauktiņiem, viss bija salikts konkrētās vietās un cilvēku sasaistīts. Nekas nevarēja darboties pēc Dieva konkrētiem norādījumiem. Bija vajadzīgs dinamīts, svētā gara spēks, lai šo kritisko masu iekustinātu, un to izdarīja Dievs. Un tā visa masa tika atbrīvota vēlreiz. Bija pienācis mūsu jubilejas gads. Pēdējā lielā atmoda pasaules vēsturē bija bijusi 1859. gadā, tieši pirms 50 gadiem. Pēc kā. Nodaļas beigas.